Un kāpēc notiek insults? Kas ir tie galvenie faktori? Ģenētikai šeit, varētu teikt, ir mazāka loma. Viens no faktoriem galvenais ir asinsspiediens, bet otrs arī ir paaugstināts holesterīna un cukuru līmenis asinīs. Tāpēc svarīgi cilvēkiem īpaši vecumā, teiksim, pēc 40, pēc 50 gadiem tomēr veikt šo te holesterīnu un cukuru līmeņa analīzes. Vēl arī viens no svarīgiem insultu veicinošiem faktoriem ir sirds aritmija. Jo sirds aritmijas rezultāts bieži vien ir tas, kad veido šie trombi, un trombi ceļo pa asinsriti. Un viņi var nonākt jebkurā asinsvadā un veidoties insults vai sirds infarkts vai piemēram, tā pati plaušu artērijas nosprostošanās, plaušu tromboembolija. Vēl tādi vispārīgāki faktori, kā teiksim, sekot savam svaram, liekais svars ir viens no insulta riska faktoriem, un arī smēķēšana, jo smēķēšana ir viens no faktoriem, kas veicina aterosklerozi, respektīvi asinsvadu sašaurināšanos. Tā kā vajadzētu smēķētājiem arī domāt par smēķēšanas atmešanu, ja grib nodzīvot bez insulta. Jā. Jā. Sveicināti podkāstā Veselības sarunas Cēsu klīnikā. Mani sauc Madara Ozoliņa, es esmu Cēsu klīnikas sabiedrisko attiecību speciāliste, un vairāku epizožu laikā man būs tā iespēja, prieks un arī gods tevi, klausītāji, iepazīstināt ar brīnišķīgiem, spējīgiem un iedvesmojošiem savas jomas profesionāļiem. Iepazīsim Cēsu klīnikas speciālistus, runāsim par veselību un meklēsim atbildes uz jautājumiem, kas svarīgi ikvienam no mums, par profilaksi, ārstēšanu un labsajūtu ikdienā. Šīs epizodes tēma – insulta riski, vai varam tos ietekmēt. Pie manis uz sarunu ir pievienojies neirologs Uģis Baķis, kurš ir pieredzējis speciālists ar ilgadēju darba pieredzi neatliekamajā medicīnā un neiroloģijā. Guvis pieredzi insulta vienībā, darbojies arī militārajā medicīnā un daudzus gadus bijis iesaistīts starptautiskos klīniskos pētījumos. Šobrīd ārsts sniedz ambulatoras konsultācijas Cēsu klīnikā. Labdien, doktor! Labdien! Paldies, ka atnācāt uz sarunu šodien. Varbūt tādā pašā ievadiņā sākumā pastāstiet to savu ceļu medicīnā. Kāpēc tieši neiroloģija? Mans ceļš medicīnai pievērsos negluži no bērnības, varētu tā teikt. Medicīna nebija mans bērnības sapnis, bet jau, varētu teikt, pēc skolas beigšanas šo te izvēli daļēji ietekmēja radinieku slimība, kad redzēju, kā viņiem klājas ar veselības problēmām. Un ar neiroloģiju ir tā, kad studējot medicīnas akadēmijā, toreiz viņa saucās Latvijas medicīnas akadēmija, sāku strādāt neiroloģijas nodaļā par medicīnas brāli, medicīnas māsu. Un tā iepazinu neiroloģiskos pacientus, un vēlāk jau pateicoties jau nelaiķim profesoram Aidem, piedalījos neiroloģijas pulciņā, kur viņš mums plašāk, toreiz vēl studentiem, iepazīstināja ar dažādām neiroloģijas nozarēm, un tā šī te interese par neiroloģiju parādījās. Jūs esat strādājis arī vienā no noslogotākajām slimnīcām Latvijā, Gaiļezerā. Kā šī pieredze ir veidojusi varbūt jūs kā ārstu, ko tas ir devis? Jā, Gaiļezerā strādāju pamatā uzņemšanas nodaļā, kas ir kopā, varētu teikt, apvienojumā šīs te darbs bija dežūrās kopā ar darbu insultu vienībā paralēli. Gaiļezers ir viena no lielākajām Latvijas klīnikām ar ļoti plašām diagnostikas iespējām, kur uzņemšanas nodaļā pacientam ir pieejami daudz un plaši izmeklējumi, kas, protams, ir ļoti interesanti, bet tas interesantākais uzņemšanas nodaļā ir tas, kad ir
jāspēj diezgan ātri, saulaicīgi diagnosticēt un saslimšanu un palīdzēt arī ātri pacientam, jo pacients ir nonācis slimnīcā, viņš ir satraucies, viņam ir sāpes vai kādas citas problēmas, un viņam ir nepieciešama tiešām ātra palīdzība. Un tas ir jāspēj uzņemšanas nodaļā izdarīt. Un tas arī tas interesantākais, un tas man ir radinājis arī pieņemt lēmumus, kas palīdz pacientam diezgan strauji, ātru palīdzību sniegt. Es kādā no rakstiem par jums lasīju, ka diennakts dežūrās esot jums bijuši pat 20, 30 pacienti, kas ir, man liekas, ļoti liels cipars. Kā tajā visā lielajā pacientu plūsmā saglabāt skaidru galvu, loģisku domāšanu? 20, 30, tas ir daudz, ne? Tas ir daudz. Tas ir daudz. Tas ir daudz, tas ir daudz, un ir jau tā, ka pacienti, protams, ir dažāda smaguma un dažādas, šis darbiņš ir dažādas intensitātes, bet kādreiz ir tā, ka uzņemšanas nodaļā atved 2, 3, 4 pacientus vienlaicīgi, un tad ir jāsaprot, pie kura no viņiem tad tu dodies sākumā un kuru tu varbūt apskati īsi un tad izvērtē pēc tam to situāciju jau sīkāk. Bet tas ir reāli pēc šīm 24 stundu dežūrām tu jūties pavisam izsmelts un spēka nav nemaz. Bet pateicoties kolēģu atbalstam, jo šī sadarbība notika ļoti, ļoti vērtīgi un kolēģu atbalsts bija tā kā tas izdevās tā kā tikt galā ar šo pacientu plūsmu. Cik bieži gadās, ka pacients atnāk ar vienām sūdzībām, bet patiesībā problēma un tā galvenā kaita izrādās pilnīgi kaut kas cits, vai arī tādi gadījumi ir bijuši? Ir jau tā, kad pacients reizēm atnāk ar kaut kādām vienām problēmām, bet izmeklējot viņu un īpaši iztaujājot, uzdodot mērķtiecīgus jautājumus, parādās, ka ir ne tikai tā viena problēma, bet problēma ir vai nedaudz savādāka, vai ir vēl arī citas problēmas, jo bieži vienam cilvēkam ir ne tikai viena, bet varbūt arī vairākas slimības. Un, bieži vien, piemēram, pacients atnāk, man sāp mugura, bet man tirpst un dedzina kājas. Un tad izrādās, ka pacientam ne tikai paralēli muguras problēmām, ir arī vēl, piemēram, tāda slimība, ko sauc par polineiropātiju, kas ir vairāku nervu tāds, deģeneratīvs, iekaisīgs process. Tā kā, tas bieži vien kombinējās, un tās pacients jūt šo savu galveno problēmu, muguras sāpes, bet to otru problēmu viņš tā neuztver. Un tas ir tas, ko ir iespējams atklāt konsultācijā un arī palīdzēt pacientiem. Jā, viņš jau uzņemšanā ierodās arī ar kaut kādu savu galveno kaiti, kas tajā brīdī viņam ir tā jutīgā vieta, vai ne? Jūs arī esat izteicies, ka jums patīk diagnozes uzstādīšanas process. Kas tajā procesā ir tāds visizaicinošākais varbūt? Droši vien jau, ka nav tā ir konkrēta simptoma un zinām diagnozi. Ir kaut kāds pišķiņ garāks process. Redzat, katrs gadījums ir nedaudz atšķirīgs. Protams, ir lielākā daļā saslimšana ir, kaut kādas standartizētas vadlīnijas, kaut kāda standartizēta gan, protams, izmeklēšana, gan arī pie noteiktām problēmām, kādi varētu būt nepieciešami izmeklējumi. Bet bieži vien ir tā, kad, piemēram, veicot izmeklējumus, nozīmēt pacientam izmeklējumus, es sagaidu kaut kādu izmeklējumu slēdzienu. Atnākot, pacients jau pēc izmeklējuma izrādās izmeklējuma rezultāts pavisam savādāks. Un tad ir atkal jāpārskata vēlreiz viss tas diagnozes uzstādīšanas process, kad vēlreiz jāizmeklē, varbūt jāpievērš uzmanība kādām niansēm, kas pirmajā reizē nav tik ļoti pamanītas, un jāmēģina izvērtēt citas iespējas,
kas tad īsti ir pacientu kaiš un kas ir tas, kas tās problēmas rada. Mm. Tā notiek, diemžēl. Mm. Jūsu praksē pieredzē ir bijuši arī tādi tie netipiskie gadījumi, tādi retie gadījumi, retas diagnozes vai kaut kas tāds, kas arī jums varbūt tādu interesantāku, ja tā var teikt, to darba pieredzi ir devis? Nu jā, ir kā jūs sakat, Madara, ir tādas retākas saslimšanas, jo biežākās saslimšanas, ar kurām nākās saskarties ikdienas praksē, ir tās pašas muguras sāpes, bet ir arī retākas saslimšanas, ko reizēm ir tā, ka es nosaku kaut kādu, nosaku tādu sākotnēju iespējamo diagnozi, un tad arī sūtu pacientus pie citiem speciālistiem, jo ir mums Latvijā, piemēram, tāds reto slimību centrs Stradiņa Stradiņas slimnīcā un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Es arī sūtu pacientus pie kolēģiem tur, kuriem ir lielāka pieredze tieši šīs retajās slimībās, kur tad viņi precīzāk nosaka diagnozi un var piemeklēt pareizo ārstēšanu. Tā kā, bet tas, protams, gadās reti. Gadās reti tādi gadījumi. Ja mēs runājam par tādām biežākajām diagnozēm vai biežākajiem simptomiem, pie kā tad vēršās, ar ko vēršās pie jums uz konsultācijām, kas tas ir gan varbūt jauniešiem vai gan vecāku gadagājumu cilvēkiem, tās, es nezinu, es mīnu, bet man liekas, tās nav galvas sāpes, pie kā pie neirologa iet. Jā, tās problēmas, ar kurām vēršās pie neirologa, jūs pareizi minējāt, kad nedaudz atšķirās jaunāka gadagājuma cilvēkiem un vecāka gadagājuma cilvēkiem. Bet tomēr tas galvenā problēma, galvenā sūdzība visbiežāk ir muguras sāpes. Es pat varētu teikt, kaut kādi 80% gadījumu varētu būt, kad pacienti, kas nonāk pie mums Cēsīs neirologa ambulatorijā pieņemšanā, ir saistītas problēmas ar muguras sāpēm. Muguras sāpēm var būt dažādi iemesli. Tas var būt gan biežākais varētu būt tā pati osteohondroze, kas ir tāds deģeneratīvas izmaiņas mugurkaulā, gan bieži vien arī dažādas starpskiermeļu disku nobīdes, tās pašas trūces, vai vecāka gadagājuma cilvēkiem osteoporozes rezultātā ir skriemeļu lūzumi, kas arī var radīt visu muguras sāpes. Bet ir tā, ka jaunākiem cilvēkiem biežāk, vairāk pat varētu teikt arī sievietēm, ir galvas sāpes. Kā jūs minējāt, jā, diezgan bieži nonāk galvas sāpes arī. Un tad droši vien arī ir sākot no kaut kādām saspringuma galvas sāpēm līdz pat viskaut kam, vai ne? Jūs jau minat diezgan precīzas diagnozes. Jā, ir, galvas sāpēm ir vairāki veidi. Ir viena iespēja, kā jūs minējāt, viens variants ir šīs saspringuma tipa galvas sāpes, ir arī migrēnas tipa galvas sāpes, ir arī galvas sāpes, kas rodas, kur cēlonis ir tā pati osteohondroze, jeb kā zinātniskāk saka spondiloze kakla daļā, kas arī var izraisīt galvas sāpes. Tā kā, un, protams, nerunājot par tādām mazākām grupām, ja, kur varbūt, bet galvas sāpes var izraisīt, piemēram, medikamenti. Ja cilvēks pārāk daudz, pārāk bieži lieto pretsāpju medikamentus, kas it kā ir paredzēti galvas sāpju mazināšanai, arī šie medikamenti var izraisīt pašu galvas sāpes. Tā kā galvas sāpēm var būt daudz un dažādi iemesli. Parunāsim par jūsu pieredzi insulta vienībā un vispār kopumā par insultu kā tādu. Varbūt ieskicējiet, pastāstiet,
insulta vienība tā ir vieta, kur akūti nonāk, vai ne, cilvēki, kas ir? Nu jā, ar insulta vienības ir Latvijā, ir ne tikai Rīgā, Gaļezeru un Stradiņas slimnīcā, bet arī citās slimnīcās, piemēram, mūsu tuvākā ir Vidzemes slimnīcā, ir insulta vienība, kur 24 stundas diennaktī strādā komanda, ārsti, māsas, arī rehabilitācijas speciālisti, kas palīdz cilvēkiem tieši akūti, tas ir strauji pēc notikušā insulta, jo insulta ārstēšanā ļoti svarīgs ir laiks, kurā pacients nonāk slimnīcā. Jo iespējamā palīdzība ir tieši atkarīga vispirms no laika pēc notikuma. Jo tas labākais palīdzības loks, protams, jo ātrāk, jo labāk, ja tas izdodas stundu vai 2 stundu laikā pēc šī notikuma, nonākt uzņemšanas nodaļā, tad jau var palīdzēt efektīvāk un ar tālāku, labāku prognozi, bet tas laika loks ir 4,5 stundas. Kad ir jāsaņem palīdzība. Tāpēc bieži vien, piemēram, tādā pašā Gaļezeras slimnīcā tiek veikti sākotnēji izmeklējumi, un pacientam jau, kas, apstiprina šo išēmiska insulta diagnozi. Išēmisks insults ir tādā gadījumā, ja ir nosprostots kāds no asinsvadiem. Otrs variants, kas ir hemorāģisks insults, kad ir plīsis kāds no asinsvadiem, šī gadījumā nav tik svarīgi nonākt šo 4,5 stundu laikā uzņemšanas nodaļā. Bet, ja pacientam ir šis išēmiskais insults, tad bieži vien šo asinsvadu nosprostojošo trombu šķīdinošo medikamentu sāk ievadīt uzņemšanas nodaļā, jo tur ir svarīgi tas laika loks, lai paspētu ātri un efektīgi uzsākt ārstēšanu. Un kāpēc notiek insults? Kas ir tas? Tā ir arī kaut kāda ģenētika vai tas ir dzīvesveids vai kas ir tie galvenie faktori? Ģenētikai šeit, varētu teikt, ir mazāka loma. Galvenie insulta faktori, veicinošie faktori, viens no galvenajiem ir paaugstināts asinsspiediens. Jo paaugstināts asinsspiediens rāda asinsvada sieniņas izmaiņas. Un tas ir tālāk neiedziļinoties, detaļās, kas diezgan sarežģīti būtu, bet šīs asinsvadu sieniņu izmaiņu rezultātā veidojas insults. Insultam var būt, kā es teicu, variants tad, kad asinsvads tiek nosprostots, tur variants, kad asinsvadā iestrēgs trombs vai asinsvads sašaurinās asinsvadi, kā ir tas aterosklerotiskas izmaiņas, kad notiek asinsvadu sašaurināšanās. Tāpēc viens no faktoriem galvenais ir asinsspiediens, bet otrs arī ir paaugstināts holesterīna un cukura līmenis asinīs. Tāpēc svarīgi cilvēkiem īpaši vecumā, pēc 40, pēc 50 gadiem tomēr veikt šo holesterīnu un cukuru līmeņa analīzes. Tāpēc ir labi, ja cilvēki griežas pie ģimenes ārsta un pie ģimenes ārsta vajadzētu šos regulāri asins pārbaudes veikt. Vēl arī viens no svarīgiem insultu veicinošiem faktoriem ir sirds aritmija. Jo sirds aritmijas rezultāts bieži vien ir tas, kad veidojas šie trombi, un trombi ceļo pa asinsriti. Un viņi var nonākt jebkurā asinsvadā,
veidoties insults vai sirds infarkts vai piemēram, tā pati plaušu artērijas nosprostošanās, plaušu tromboembolija. Vēl tādi vispārīgāki faktori, kā teiksim, sekot savam svaram, liekais svars ir viens no insulta riska faktoriem, protams, veselīgs uzturs, fiziskas aktivitātes. Un arī smēķēšana, jo smēķēšana ir viens no faktoriem, kas veicina aterosklerozi, respektīvi asinsvadu sašaurināšanos. Tā kā redzētu smēķētājiem arī domāt par smēķēšanas atmešanu, ja grib nodzīvot bez insulta. Jā. Jā. Bet ir arī kaut kādi priekšvēstneši pirms insulta? Kaut kāda jocīga sajūta vai kaut kas tam līdzīgs, kad var pateikt, tūlīt būs vai kaut kas tāds? Jo tas jau noteikti viņš negaidīts. Tas notiek pēkšņi, tas notiek negaidīti. Īsti tādu priekšvēstnešu pateikt, man pēc stundas būs insults, īsti nav. Tas, kad insulta sākumā parasti, ja ir, kā saka, cilvēkam strādā kompensācijas mehānismi, respektīvi mehānismi pašā organismā, kas cenšas tikt galā ar insultu, bieži vien paaugstinās asinsspiediens. Paaugstināts asinsspiediens var dot tās pašas galvas sāpes, sliktu dušu kādreiz, bet tas jau ir tanī brīdī, kad insults sāk attīstīties. Tā kā man vismaz nav informācijas par tādu, kā saka, stāvokli pirms insulta, kas tūlīt tas insults notiksies. Tādas pamatotas bažas par to. Jauniem cilvēkiem, tādiem jauniešiem arī insults mēdz būt, vai tas tomēr ir tādu vecāka gada gājuma cilvēku lieta? Biežāk insults notiek cilvēkiem pēc 65 gadu vecuma, bet arvien biežāk ir tā, kad insulti ir arī jaunākiem cilvēkiem, jo tu bija kaut kādi statistikas dati kaut kur, kad tagad nepateikšu precīzi, bet apmēram trešdaļa insultu ir no vecumā pat no 20 līdz 65 gadiem. Diezgan liels. Tā kā tas tiešām ir tāds būtiska daļa insultu. Kas notiek tajā brīdī, kad cilvēkam ir insults, viņš tiek nogādāts uzņemšanā, slimnīcā? Kāda ir tā pirmā palīdzība? Jūs minējāt, viņam tiek vadīti iekšā droši vien tās zāles kaut kādas, ja? Es domāju tā, cik ilgs ir tas process, kad viņš atkal var justies labi, dažvien atkarībā no tā, cik ātri saņems palīdzību? Jā, pirms sākam runāt par ārstēšanu slimnīcā, ir Latvijā jau diezgan plaši ir iepazīstinājuši cilvēki tieši vairāk, kas neiroloģis ar insultiem darbojās, ir tāds tests ātri. Varbūt kāds ir dzirdējis. Tas ir saīsinājums no darbībām. A nozīmē, kad jālūdz cilvēkam ir atsmaidīt. Tā kā pasmaidīt, lai spētu pateikt, vai viņš simetriski apusēji var parādīt zobus. T nozīmē tā kā noturi rokas, tur ir rokas. R nozīmē runāt. Tādā veidā nosakot, vai cilvēks vispār spēja parunāt, vai viņš spēja adekvāti, sakarīgi atbildēt uz uzdoto jautājumu, vai viņam ir kādi runas traucējumi. Un I jau šī gadījumā, ja kāds no šiem trim iepriekšējiem ir, cilvēks nespēja to veikt, tad I izsauc ātro palīdzību. Un šis īss ļoti tests būtu ļoti svarīgi veikt cilvēkiem, kas
kam ir aizdomas par insultu, vai jūs redzat kāds vai no radiniekiem, vai tāpat arī cilvēkiem uz ielas kādreiz ir kaut kur apsēdies, nokritis vai kaut kas noticis, un sniegt šo te pirmo palīdzību, jo, kā jau es teicu, ļoti svarīgi insulta gadījumā ir saulaicīgi nonākt slimnīcā uzņemšanas nodaļā, jo tas laika loks ir ļoti, ļoti svarīgs. Runājot jau par uzņemšanas nodaļu, kas notiek ar pacientu, kad ātrā palīdzība vai arī paši radinieki ir atveduši pacientu uz uzņemšanas nodaļu, tad uzņemšanas nodaļā tiek veiktas sākotnējās minimālās asins analīzes, izvērtēts cukuru līmenis asinīs, vēl tur citi rādītāji, un tiek standartā veikta parastā galvas kompjūtera tomogrāfijas izmeklējums, lai noteiktu tieši pamata insulta veidu, vai tas ir asins izplūdums, kura gadījumā jau ir cita veida ārstēšana, vai tas ir šis te išēmiskais insults, kad asinsvads ir nosprostojies, kad tad tālāk jau izvērtē iespēju ievadīt šo te trombu šķīdinošo medikamentu, lai mazinātu simptomus. Šī te trombu šķīdinošā medikamenta ievadīšana notiek vai no uzņemšanas nodaļā, vai, ja laiks atļauj, pacientu pārved uz insulta vienību, kur tad vai ievada šo te medikamentu vai sniedz cita veida ārstēšanu. Pacienti parasti insulta vienībā nonāk arī ar asins izplūdumiem, ar hemorāģiskiem insultiem, bet tādi, teiksim, pacienti, kuriem ir svaigs insults, tad parasti standartā no uzņemšanas nodaļas nonāk insulta vienībā, un viņiem tiek veikta ārstēšana. Cik varbūt procentuāli cilvēki pēc piedzīvotā insulta atgriežas pilnvērtīgā ikdienā savā? Jā, redzat, tur ir ļoti dažādi, ļoti dažādi šie te rādītāji. Bet ir tā, ka aptuveni pēdējos gados Latvijā notiek kādi 7 līdz 8 tūkstoši insultu, tad, diemžēl, 2000 no viņiem beidzas ar nāvi. Un ir tā, ka insults arī ir galvenais invaliditātes cēlonis Latvijā. Par to, diemžēl, man nav precīzi šie dati, cik procenti vidēji atgriežas darbā, bet tas invaliditātes procents tomēr ir diezgan liels. Gadu gaitā pēdējos, 10-15 gados ir izdevies nedaudz samazināt šo te bēdīgāko letālo iznākumu skaitu, bet tas samazinājums, diemžēl, nav ļoti liels, tā kā ļoti liela uzmanība būtu jāveltī tiešām gan profilaksei, gan arī šai te pirmajai palīdzībai insulta gadījumā. Jā, varbūt pastāstiet, kādas ir tās kopumā sekas, ja cilvēks ir piedzīvojis insultu, kādas var būt tās lietas, ar ko viņam jāsaskarās pēc tam turpmākajā dzīvē, tie kaut kādi ikdienu ierobežojošie faktori? Jā, ir tā, ka insulta sekas ir, protams, atkarīgas no ļoti daudziem faktoriem. Un ļoti svarīgs tas faktors, ko mēs runājām, arī ir par to, cik ātri tiek sniegta palīdzība. Svarīgs šis 4,5 stundu loks. Un arī svarīgs ir rajons, ko insults tieši ir skāris. Jo varbūt cilvēkam, teiksim, pēc insulta varbūt kādas puses vājums, bet tikpat labi cilvēkam var būt arī līdzsvara traucējumi, kad viņam galva reibst, vai cilvēkam var būt arī runas traucējumi, viņš īsti nevar parunāt vai saprast. Bet principā ir tā, kad pusē gadījumu apmēram sekas pēc insulta ir vieglas vai salīdzinoši labi notiek atvesļošanās. Tas nozīmē, ka tas
kā saka, deficīts ir salīdzinoši neliels. Bet apmēram trešdaļai pacientu tomēr saglabājas, piemēram, nespēks rokā vai kājā, vai bieži vien abās, vai arī cilvēks īsti nevar pateikt to, ko viņš gribētu pateikt. Bet tās ir tādas lietas, ko mēs varam pēc tam ar tādām kaut kādām fizioterapijām, ergoterapijām un citām terapijām vēl tā kā risināt, vai tas ir neatgriezeniski? Noteikti. Un bieži vien, pie manis jau šeit Cēsīs uz ambulatorisko pieņemšanu bieži vien nonāk arī pacienti, kuri ir pārslimojuši ar insultu. Un viņi arī stāsta, kad doktori izrakstoties no slimnīcas, man bija reāli bija vāja, piemēram, roka un kāja, un es knapi varēju piecelties kājās. Bet intensīvas rehabilitācijas rezultātā, kurā ir iesaistīts parasti fizioterapeits un arī tā ir rehabilitācija jau stacionārā kādā nodaļā, šīs te problēmas mazinās. Lielākā daļā gadījumu mazinās, bet ļoti svarīgi ir saulaicīga šī rehabilitācijas uzsākšana, jo tie labākie rezultāti šo te, kā saka, funkcionālo ierobežojumu, ja cilvēka spēju ierobežojumi vislabāk atjaunojas 1. gada laikā pēc insulta. Tas 1. gads ir tas noteicošais. Bet, protams, svarīgi ir arī rehabilitācijas uzsākšanai izvērtēt dažādus blakus faktorus, piemēram, tas pats augstais asinsspiediens, vai tas ir normalizējies, un citus faktorus, kas to rehabilitāciju varētu nedaudz ierobežot. Bet svarīgi to ir tiešām uzsākt laicīgi, un rezultāti ir labi. Man vēl ienāca prātā jautājums, ja cilvēks pārslimojas insultu, viņam ir risks atkārtoties? Jā. Un tas tā procentuāli arī notiek, vai? Tas tā procentuāli notiek, un, diemžēl, cilvēkam atkārtot saslimt ar insultu ir lielāks risks nekā, ja cilvēks nav slimojis ar insultu. Bet tas liekas traki, ja tev ir bijis insults, tad tagad bezmaz gaidi, ka tev viņš atkal būs, ja tu zini. Tāpēc, atvainojos, tāpēc ir ļoti svarīgi šie te profilakses pasākumi. Kā es minēju, tie profilaktiskie medikamenti, kas gan samazina holesterīna līmeni asinīs, gan asins, tā sauktie asins šķidrinātāji, kas sašķidrina šos te potenciālos trombus, gan arī antiaritmiskie līdzekļi, kas normalizē sirds ritmu. Tos ir svarīgi profilaktiski lietot, kā ārsts tos ir nozīmējis. Principā līdz insultam ir jāievēro ļoti daudz profilaktisko pasākumu, bet pēc insulta tas jādara vēl vairāk. Tieši tā, jo ir arī tajos pašos pētījumos ir pierādīts, kad pareiza noteikto medikamentu lietošana samazina šo te atkārtot insulta risku būtiski. Kā vispār kopumā tos 7-8 tūkstoši tos ciparus uzlabot, samazināt? Tā ir tā dzīvesveids, tas, ko mēs paši varam ietekmēt. Tā tad viena lieta ir sekot līdzi asinsspiedienam, lai gan vizītēs pie ģimenes ārsta, pie speciālistiem, tomēr šo te asinsspiedienu vēlams ir kontrolēt, un, ja nepieciešams, lietot medikamentus un lietot medikamentus regulāri, jo no tā, kad jūs mēnesi lietojat zāles, kas pazemina asinsspiedienu, jums asinsspiediens normalizējās, un pēc tam jūs pārstājat lietot šos te medikamentus, ar vislielāko varbūtību tas asinsspiediens atkal paaugstināsies un būs līmenī, kas šos te asinsvadus bojās. Viena lieta, un otra lieta, protams, arī veselīgs dzīvesveids, fiziska aktivitāte, mazināt lieko svaru, šādu. Un arī pieminēju tādu lietu, kā sirds aritmijas, tātad neritmiska sirds darbība. Arī šī gadījumā ir medikamenti, kuriem iespējams šīs te aritmijas kontrolēt, mazināt, lai sirdsdarbība būtu pēc iespējas ritmiska, lai mazinātu šo te
ritmisko darbību. Un ļoti nopietna medikamentu klase, kas mazina insultu, ir līdzekļi, kas, kā saka, tautā asins šķīdinātāji. Ja, tātad medikamenti, kas samazina asins recēšanas spējas, tādējādi neļaujot veidoties trombiem. Jums ir vēl kāda ļoti interesanta pieredze bijusi starptautiskos klīniskajos pētījumos. Varbūt pastāstiet, ko tas tādā reālā praksē nozīmē. Jūs pētījāt, kā top jauni medikamenti, ražojāt medikamentus, vai kāds bija šis process, tā jūsu iesaiste šajos pētījumos? Tas bija Latvijā? Jā, šis ir bijis diezgan ilgs mans dzīves posms. Es tā paskaitīju kopumā, esmu šī jomā nostrādājis 17 gadus. Pieredze ļoti interesanta. Es piedalījos starptautiskajos klīniskajos pētījumos. Tas nozīmē, ka pētījums notiek visā pasaulē. Visbiežāk šie pētījumi notiek visā pasaulē vai retos gadījumos, piemēram, Eiropa, Amerika, bet biežāk visa pasaule, tā skaitā Āzija, Japāna, Vietnama, Amerika, Āfrika, Āfrika īstenībā retāk atvainojos, jā. Vienīgi tur Eģipte, teiksim, Arābu valstis, Dienvidamerika. Šis starptautiskie klīniskie pētījumi ir veids, kā medikamenti, notiek medikamenta tā kā izpēte, lai viņš varētu nonākt pie potenciālā pacienta. Jo vispār šis medikamentu izpētes un izstrādes process ir garš. Viena medikamenta izstrāde no brīža, kad tiek izdomāta molekula, piemēram, kāds zinātnieks ir izdomājis jaunu aspirīnu. Tad līdz brīdim, kad šis jaunais aspirīns nonāktu ražošanā, paiet vidēji 10 līdz 12 gadi ilgi. Rēķinot to, kad process iet cauri šī medikamentu pārbaudēji mēģinē, kolbā, laboratorijā, pēc tam tomēr vēl kādu brīdi atpakaļ nesen tika iesaistītas arī laboratorijas dzīvnieki, tāpat tās pašas pelītes. Un tad jau medikaments tiek pārbaudīts uz neliela cilvēku skaita, kas ir veseli jauni, parasti brīvprātīgi cilvēki. Tā saucās tā pirmā klīnisko pētījumu fāze, pēc tam tālāk jau tiek piemeklēta efektīgā medikamenta deva. Tas pats jaunais aspirīns tiek lietots, piemēram, 100, 200 un 300 mg devā, un tad skatās, kura deva ir visefektīgākā. Un tālāk jau pētījumi notiek ar vairākiem tūkstošiem cilvēku, jau pārbaudot, kādas ir tieši blakus parādības. Šis viss process, kā es teicu, diezgan garš, viņš arī nav lēts. Pēdējie dati, kas man ir pieejami, rāda, kad viens šāds medikamentu izstrāde maksā no 1 līdz 1,2 miljardiem. Tas arī ir iemesls, kāpēc zāles aptiekām maksā tik, cik viņas maksā. Un vēl ir kas, ne jau visi šīs molekulas, kas tiek izdomātas, nonāk līdz ražošanai. Tas ir dažas no 1000. Tik maz. Tik maz. Tas ir. Jo izrādās, ka medikaments ir neefektīvs, izrādās, ka medikamentam ir blakus parādības, un vēl dažādi citi faktori, kas nosaka to, ka šī pētniecības process apstājās kaut kādā stadijā, līdz, nenonākot līdz ražošanai. Konkrēti es strādāju Latvijā, arī Latvijā, protams, notiek klīniskie pētījumi. Man bija tā laime, strādāt gan Latvijā, sadarboties ar ārstiem Latvijas klīnikās, bet arī līdzīgā uzdevuma esmu bijis gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan Polijā, tuvākajās valstīs, kur arī
interesanti paviesoties pie kolēģiem ārpus Latvijas, kā tad viņi strādā un kā tur notiek ārstēšanas process. Bet jūsu galvenā loma bija skatīties, kādi ir tie blakus efekti gan cilvēkiem, gan pelītēm? Vai... Jā, ar pelītēm es nestrādāju. Tas nebija mans lauciņš. Jā. Tātad es piedalījos klīniskos pētījumos, kas bija jau 2. un 3. fāzes klīniskie pētījumi. Tas ir pētījumi, kuros ar cilvēkiem, kuri brīvprātīgi piekrīt piedalīties pētījumā, viņi lieto stingrā ārsta uzraudzībā šos te medikamentus, tiek veiktas dažādas pārbaudes, bet pētījumi notiek klīnikās. Un es sadarbojos ar šīm te klīnikām, palīdzēju ārstiem šī te pētījumu procesā, ievērot visas tās dažādos izmeklējuma nianses, un lai šie te pētījumi notiktu pēc tā kā uzstādītām, viņas sauc par protokoliem, tā kā noteikumiem, kā tad tam pētījumam īsti vajadzētu notikt. Un, protams, kā jau dažādi šie te tie klīniskie pētījumi notiek visā pasaulē, un arī tā sadarbība notiek visā pasaulē. Tiek pētījuma rezultāti pēc tam tiek apkopoti, un lai viss šis te process notiktu saskaņot, tad visiem ir jādarbojas vienādi. Un tad es palīdzēju ārstiem šī visā izpētes procesā. Bet konkrēti, kas tie pa medikamentiem, ar ko jums bija tā darīšana, tie ir vairāk tādi pretsāpju medikamenti jauni, vai tur bija viss kaut kas? Bija dažādi. Bija dažādi. Esmu piedalījies plaušu slimību pētījumos ar dažādiem inhalējumiem. Inhalējumiem, laikam, nezinu, kā to latviski sauc. Inhalējumiem medikamentiem, gan arī ar asinsspiedienu mazinošiem medikamentiem, arī ādas slimību jomā, arī tās pašas psoriāzes medikamentu izpētē, dažādās jomās. Bet mēs jebkurš varam piedalīties šajos te pētījumos? Piemēram, es tagad gribu iet izmēģināt kaut ko, es tā kā varu aizpildīt anketiņu un iet? Var, jā, bet ir tā, ka pētījumos meklē cilvēkus ar konkrētām saslimšanām. Ja jūs, Madara, izskatāties salīdzinoši jauna un vesela, es domāju, ka jūsu iespēja klīniskos pētījumos ir piedalīties ir salīdzinoši neliela. Jā. Bet es tagad no galvas nepateikšu, šo te mājaslapu nosaukumus, bet principā informācija par Latvijā notiekušiem klīniskiem pētījumiem ir Zāļu valsts aģentūras mājaslapā, kur uzskaitīti visi pētījumi, kas piedalās, visi pētījumi, kas notiek Latvijā, un arī vietas, kur viņi notiek. Paralēli darbam universitātes slimnīcā jūs esat strādājis arī kā militārais ārsts. Pareizi. Informācija pareizi un korekti. Izstāstiet par šo pieredzi. Kāpēc militārais ārsts, kāpēc vispār tāda doma? Tas bija mans dzīves posms, kad es biju nesen pabeidzis rezidentūru. Biju gados jaunāks un arī veselīgāks un spēcīgāks. Man likās interesanta iespēja strādāt par militāro ārstu Latvijas armijā. Ir tāda speciāla uzdevuma vienība, kuras karavīri ne tikai piedalās tādās lauka operācijās vai meža operācijās, bet viņi lec gan ar izpletņiem, gan lien zem ūdens, gan veic dažādas citas interesantas darbības. Tad mans uzdevums kā militāram ārstam pamatā bija piedalīties šīs te treniņu nodarbībās. Jo armijā
cilvēki ir gan vīrieši, gan arī sievietes ir pārsvarā tomēr jauni, veselīgi, spējīgi aizstāvēt mūsu dzimteni, tad viņiem biežākās vainas tur bija kaut kādi sasitumi, varbūt sastiepumi, kāda banāla apsaldēšanās. Bet jā, mans uzdevums vairāk bija piedalīties nodarbībās, tanī pašās izpletņu liekšanā vai niešanas nodarbībās. Tā kā pašam arī to darīt vai gaidīt, vai kaut kas notiks? Jā, bija dažādi, gan gaidīju, kad kaut kas notiks, gan arī esmu pats lecis ar izpletni, gan līdis ar akvalangu, gan baseinā, gan karjerās, gan arī laidies gar mājas sienām ar striķiem un logos laidies iekšā. Tā bija tāda... filmās? Kā filmās, jā. Tāda interesanta pieredze. Bet, jā, pieminot par šo te piedalīšanos nodarbībās un tā saukto medicīnisko nodrošinājumu, tad par laimi manā klātbūtnē atgadījumi, kur kāds karavīrs būtu guvis traumas, nebija. Tā kā reāla palīdzība man par laimi nebija jāsniedz. Kas ir labā ziņa. Jā, kas ir labā ziņa. Bet vispār militārie ārsti Latvijā, tas ir tāds brīvprātīgais darbs, vai tas ir tāds, tas ir darbs kā armijā? Ja? Tas ir darbs kā armijā, tāpat kā arī Latvijas armijā šobrīd ir atjaunots arī obligātais militārais dienests, bet arī ir karavīri, kas ir profesionālā dienesta karaveiri, viņi uz armiju nāk kā uz darbu. Tāpat arī militārais ārsts uz armiju, darbā armijā nāk kā uz darbu. Ir parastās darba dienas, kad ir normēts, teiksim, no 8 līdz 5, bet bieži vien arī man bija tāda iespēja vai tāds uzdevums, piemēram, mācības mežā. Uz 3-4 dienām kopā ar karavīriem mēs devāmies mežā, gulējām turpat uz vietas vai automašīnās vai teltīs, un tad tās ir vairs ne 7-8 darba stundas, tad tās ir 24 darba stundas, bet tas ir, darbs. Un tā ir kaut kāda droši vien tāda drošības sajūta arī karavīriem, kad ir speciālists blakus, un ja kas, tad reaģējam un rīkojamies, vai ne? Tieši tā ir, jā, jo bieži vien šādīs nometnēs arī karavīriem tāpat nobērstas kājas vai kaut kādi augoņi parādās vai kaut kādas apsaldēšanās, kur esot uz vietas jau ārsts var palīdzēt un atjaunot pēc iespējas šo veselību. Apaļojot mūsu sarunu uz beigām, varbūt izstāstiet, kas šobrīd tādu lielāko gandarījumu pašam sagādā savā profesijā? Vislielāko gandarījumu jau man joprojām sagādā iespēja palīdzēt cilvēkiem. Kad cilvēks atnāk pie manis ar problēmu, un tas gandarījums ir, parasti tā, teiksim, ir pirmā vizīte, un parasti atkārtotā vizītē, ja cilvēks atnāk un saka, doktor, jūs man izārstējāt. Es saku, nē, jūs izārstējat jūs pats sevi. Es jums tikai ieteicu, kā to darīt. Un ja tas notiek, tad tas ir tas, kas tiešām sagādā gandarījumu joprojām un dot to vēlmi turpināt un palīdzēt cilvēkiem. Un tā laikam arī izkristalizējās tas tā atslēga izārstēšanās, ka ir jābūt tam komandas darbam ārstam ar pacientu, vai ne, ka mēs droši vien nevaram aiziet un pateikt, lūdzu, izārstē. Jā, jo lielākā daļa cilvēku saprot, ka ārsts jau var tikai palīdzēt, bet jā, ir cilvēki, kuriem tas nav tik vienkārši to saprast, bet tā tas ir, jo palīdzēt jau cilvēks var tikai pats sev, jo ja ārsts, piemēram, iesaka, būtu jādara tā un tā, un ja cilvēks to īsti neizdara, tad visbiežāk tas rezultāts arī īsti nenotiek. Bet savukārt, ja cilvēks, pacients spēj šos te ieteikumus realizēt dzīvē, tad parasti arī rezultāts ir labs.
Paldies, doktor, par vērtīgo sarunu, par aktuālo tēmu. Bet pirms mēs sakam uzredzēšanos, izspēlēsim ātro jautājumu spēli, kā jau katras epizodes noslēgumā. Nav pareizas vai nepareizas atbildes. Es teikšu 2 variantus, jūs apstipriniet, kurš atbilst par jums. Ja? Nu, labi, mēģināsim. Strādāt no rīta vai vakarā? No rīta Brīvdienas saplānotas vai bez plāna? saplānotas, bet plāni var mainīties. Seriāli vai grāmatas? Seriāli. Tiešām. Kādreiz grāmata, bet biežāk, diemžēl, seriāli. Grey's anatomija. Nē, Okay. Kafija vai tēja? kafija. Darbs. Bet tikai no rīta. Aha. Darbs komandā vai vienatnē? Abējādi. Ir situācijas, kad komanda un nekā savādāk, bet ir darbiņi, kas labāk darās vienam. Ziema vai vasara? Vasara. Strādāt klusumā vai ar fona troksni? Mūziku, piemēram. Atkarībā no darbiņa, ja tas ir tāds intensīvs, smadzeņu darbs, tad tomēr klusums, bet ja tāds fiziskāks darbs vai kaut kāds darbs kustībā, tad tomēr mūzika, Kino vai koncertu apmeklējums? koncerts, Dzīvot šodienā vai plānot nākotni? šodiena. Pastaiga dabā vai pa pilsētu? Daba. Patīk staigāt pa kalniem. Pa kalniem. Paldies, doktor, lai izdodās ieviest ikdienā visu to, ko jūs pats nu pat arī skaļi pateicāt. Paldies klausītājiem, ka noklausījāties, noskatījāties podcastu Veselības sarunas Cēsu klīnikā. Manuprāt, dzirdējām daudz vērtīgus ieteikumus, ko ņemt vērā arī ikdienā. Ja šī saruna bija vērtīga, padalies ar to arī ar citiem un tiekamies nākamajās epizodēs.